Visiem, ja jūs redzat to, ka es esmu mašīnā, tad ko tas nozīmē? Ka mēs atkal kaut kur dodamies. Šodien mēs dodamies uz Liepāju, uz FK Liepājas Eirokausas spēle pret... Dan, tu zini, pret ko viņi spēlē? Nē. Pret Melnkalnes komandu, ko mēs noskaidrojām pirms tam. Šodien mums būs blakus pasažieris viens un priekšniecība kā jau vienmēr priekšā. Tā kā tūlīt ar visiem sasaicināsimies, bet ar šo arī mēs sākam mūsu vlogu. Mēs braucam uz Liepāju. Kā vienmēr paldies liels Avis par šo fantastisko mašīnu. Rekord mums tur priekšā ir viens pasažieris, bet tā mēs dodamies tagad uz Liepāju un tiešā ieslēgšanās jau no ceļa, kad būsim visi kopā mašīnā, brauksim un apspriedīsim, kāds būs šīs spēles rezultāts. Oļiks saka visiem čau. Čau visiem komanda LV skatītāji. Mēs braucam uz Liepājas spēli. To jau visi zina. Jā? Jā. Ko vēl man pateikt? Oskar, pasaka čau. Nu, ko? Māja ir rokā. Un būtu izkāps ārā. Man ir līdzi Artūrs, kurš zina pēc kā. Jā, Artūrs uzdejos viņiem, normāli. Oskar, pasaka čau, labāk visiem vlogā. Visi. Čau visiem. Čau. Akča, liekam prognozes. Kā šis piedāvāja, mēs visi liekam prognozes rezultātu un kam vis tālāk, tā mēs ar kāju pa diru sitam. Nu, izņemot Danu, labi, Danai, nē. Kāds būs šīs spēles rezultāts? Un... Vispār pareizi, kur mēs braucam? Es jau visu pateicu, mēs braucam uz Liepāju, uz Eirokausas spēli. Paldies liels FK Liepāju par uzaicinājumu. Ko viņi spēlēs? Pret ko viņi spēlē? Pret Melnkalnes komandu kaut kādu. Kā tu pateici, ievad, ja tu nezini, pret ko viņi spēlē? Zini, pret Melnkalnes komandu. Kā sauc komandu? Tūlīt pateikšu. Tātad mēs braucam uz Liepāju, uz FK Liepājas spēli pret Dečiču, komanda no Melnkalnes. Tātad tagad, lai taisam predictions, Oskar, kā tev šķiet, kāds būs spēles rezultāts? 2-0 Liepāja. 2-1 Liepāja ielaidīs. Viņi tikko Daugavpilī zaudēja. Es domāju, viņi ielaidīs šo golu. Es saku, ka Liepāja uzvarēs 1-0. Nē, būs, te var būt papildu laiks, ne? Stulbs. Nē? 1-1 un viss, jā? Ok, tad spēle beigsies Rausmas vienkārši. 1-1. Es saku 1-1. Dan, kā tev liekas? 1-1. Nevar teikt. Zini, ko es pateikšu vēl vienu lietu? 2-0 un Brunčiks nespēlēs. Jā, Brunčiks nespēlēs, jo viņam vēl trauma. Melnis? Jā. O? Tu gribi kaut ko pateikt pret viņu? Nē, es tikai zinu vārdu un uzvārdu. No, ar to arī Es zinu, ka viņš bija šogad mēnešus labākais spēlētājs kaut kad, ne? Šogad diez vai. Bet pagājuši gadu bija. Mēs esam grobiņā, man sāp 5. punkts jau. Labi, tātad, nu kā tev ceļš? Kā ir braukt ar Avis mašīnu? Ir labi, jā, tā interesants sarunas. Žēl, ka jūs nedzirdējāt pusi, vai arī labi, ka jūs nedzirdējāt pusi. Labi. Labi, jā. Jā. Jā, bet tā smuks laiks paskatāties, gan jau sāks lietus kā vienmēr. Standartiņā. Oskar, tavu komentāru par šodienas notiekošo. Tātad, ko mēs šodien skatīsimies? Skatīsimies, kā Liepāja spēlē un cerēsim, ka Liepāja vinnēs, jo Liepājai ir tā iespēja laikam būt pirmajai, kas uzvar šī gada klubu turnīru kvalifikācijas spēlē, jo Rīga, kā mēs zinām, zaudēja, bet viņi atspēlēsies, atcerieties mans vārdus, Rīga atspēlēsies. 3-0 būs Skonto stadionā, vai 4-1, vai kroči, jā, Rīga tiks vai 2-2, bet papildu laikā pendelēs tiks tālāk. Un šodien vēl RFS spēlē pret, ir Belfastā pret īru klubu, bet es nepaskatījos, kā viņi sauc. Bruno nespēlēs, tā ir bēdīga ziņa, jo viņam ir trauma. Bet mēs viņu noteikti satiksim tribīnēs. Un Roļiks varēs pastīties uz to, kā nopietnās komandas spēlē, kāds ir tas līmenis nopietnējās komandās, lai viņš saprot to, cik viņam vēl tālu ir līdz kādai augstākai līgai. Vienmēr cekot tiešā ieslēgšanās jau, kad būsim Liepājā. Čau! Dani, ko mēs esam ieradušies Liepājā, atgādinam jums, ka šeit Liepājā Olimsporta veikalā jūs varat dabūt bučus no komanda LV. Ja gadījumā kaut kas šeit nav, kas acīm kārojās, tad jūs varat sazināties ar mums un šeit izņemt ārā bučus. Jā, ja kas, tad šeit to var izdarīt. Un Liepājas Olimpiskais centrs, Olimsporta veikals, un mēs tagad esam šeit, mēs tūlīt noslēpsim G9. Tātad mums ir G9. Nu. Vēlreiz liels paldies Avis par foršo mašīnu, par to, ka atbalstat mūsu draudzēties. Lēna reakcija, redzēji? Labas! Čau! Labas! Oi, kā var jūs, ka Liepāja atbraucām! Veiģi pūš! Olimpiskā centra, un šī būs nākamā vieta, kur mēs tieši rekur šeit. Olimpiskā centra, G9 dzērienu. Tātad esam noslēpuši G9 dzērienu, ir ļoti vējš, es ļoti gribu ātri aiziet vēl uz stoli, un tad braucam uz pilns cilvēkiem, jau pilns. Rekur ielicam iekšā. Mēs esam atbraukuši uz stadionu, tātad īstenībā cilvēki ir diezgan daudz. Es to sen zinu, viņš park pie mums bučus. Čau!
Jums ir mašīna pierakstīta? Jā, ir, protams. Protams. Nu, zinu, kāds ir Dāvids. Dāvidam ir vīpus, lai bišķiņ ieiet parastie cilvēki. Paldies. Paldies! Pie vārdiem? Tā, nu ko vēlreiz, mēs esam ieradušies uz Liepāju, kā jau Liepājā Vējains. Oskar, kāds domas? Kā ceļš? Ļoti labi, ļoti ātri atbraucām. Galvenais tagad, lai vinnē Liepāja. Jā, vismaz golu, lai iesit, zin kā, lai papriecātos ar kā skatītāju. Bet cilvēki ir reāli daudz, likās būs daudz mazāk. Kad pēdējā reize bija Daugavas stadionā. Pirms 2 nedēļām. Tā jau nav interesanti. Reāli pirms 2 nedēļām es te biju. Kad pēdējo reizi, zini, Liepāja virslīgu uzvarēja? Oskar, kad pēdējo reizi Liepāja uzvarēja virslīgu? Es jau biju dzimis. Liepājas metalurgs skaitās? 14. gads bija sākums, man liekas 16. 17. gads kaut kur bija čempionu tituls. 15. un 20. gads. Ko tu domā par šo informāciju? Palasam informāciju, jā, tātad šodien mums ir... 2 uzlīmītes. Jā. Pujek spēlē būs šitāda līdzīga lieta. Pēc gadiem 3. Tā 3. ne, bet 4. līgas finālā Fujekiem vajadzētu šitādu uztaisīt. Vienkārši tāpat, vienkārši visiem, kas nāk, vienkārši aprocīts daudz. Liekas finanses un nekā neiegūšana no tā. Kā tev taču fani vajadzīgi, tev nāk tik daudz fani un... Nu nē, priekš kā viņiem aprociņi nemaksā. Lai viņi jūtos īpaši. Jau ir īpaši. Atbalsta 4. līgas komanda. Viņi atbalsta labāko komandu. Nu pagaidi, kā mums jāuzvalk aprocīt Artūriņu? Jā, pacenties ne. Tu nesasteidz, tikai nesasteidz Artūr. Artūr! Pagaid, bez stresa nebeidz prom, taču to kameru, to filmē. Artūr! Tātad mēs esam tikuši pie zelta aprociem. Ko tas mums dod? Cik telpa sava tur augšā teica pa vidu. Ok. Rekur mums ir Dāvids Jansons, FK Liepājs, viss. Postis krēsliņu bolbojam. Savi krēsli. Maksā krakls kā domā. Cik maksā krakls domā? Cik krakls maksā Liepājs? Cik maksā FK? 50 eiro šāds, tas smuks. Apdrukāt arī var? Protams, svinda. Superīgi, paldies. Par Liepājs uzvaru. Aizut! Čau. Pasaka čau mūsu skatītājiem. Čau jūsu skatītāji. Kādas domas par notiekošo šodien Liepājā? Šodien ir ļoti labi, tāpēc, ka nav tāds lietas, kā bija vakar. Tā kā ir foršs futbola laiks. Tieši kā Liepājniekiem vajag ar vēju, un tā kā, es domāju, būs labi, jābūt labi. Nekorekts jautājums, bet tāpat pajautāšu, kāds būs šīs spēles rezultāts. Abas komandas būs vārtus, to es varu pateikt. Es teicu 2-0. Jā. Es teicu 2-0. Mums patīk būt pieklājīgiem un iedot arī šansu pretiniekam. Ok. Labi, lai veicās. 2-0. Reku mums ir Liepājas džekts. Malā no žoga. Cik es domāju, tu stāvis paņem malā. Ole, Liepājā uzvarā. Skaties, man nav kājas. Jau mēs ejam maliņā. No Oskars jau pie stūras. Nē, mēs, protams, nelietojam. Nelietojam, alkohols ir kaitīgs uzsvars. Jā, mēs par sportu. Čau, Džeki, ko jūs? Kāds būs šīs spēles rezultāts? 2-1 Liepāja. Es teicu, Kas iestīs? Leismans un Džibils. Ok, kā tev liekas? 3-0. Kas iestīs? Viss. Visi. Kā tev liekas, kāds būs spēles rezultāts? 0-0. 0-0. Ok. tikai es negribu, lai notiek to. Davai, Džeki, lai veicās. Šis ir FK Liepājas īpašnieks. Nopietni? Jā. Uz Dievu. Čau, kas notiek? Futbols! Sveiki. Īstenībā diezgan daudz cilvēku. Man liekas, ka būs mazāk. Džeki, kāds būs šīs spēles rezultāts? Jā, būs vienkārši būs. Cerams, ka labs, īsi un korekti. Nu, ko ar šo arī Eirokausa spēli Liepāja pret Melnkalnes komandu sākusies. Tātad atgādināsim visiem predikšanas. Es teicu 1-1. Teicu 2-1. Oskars teica 2-0. Es teicu 1-1. Es arī teicu 1-1. Tā kā ļoti rupi sāk pretinieku komandā uzreiz ar sodu pretinieku zonā. Izspēlē auto. Es ceru, ka būs daudz golu. Liepājai 2 latvieši laukumā Ošs un Korotkovs. Tā kā tā ļoti neuzmanīgi izsit ārā pretinieku bumbu. Tu vari šitā filmēt, un mēs no tava telefona skatīsimies spēli? Nē. Bumba trāpa par roku, pretinieki ļoti fascinē, lai iedot pendeli.
kāds būs šīs spēles rezultāts? Es domāju, 3-0. Kas uzvarēs? Liepājā. Jā, davai čau. Vai es tev challenge, tev jāskaita, cik ir skatītāji. es tev G9 dzērienu iedod. Tas es tev varēšu G9 dzērienu iedot. Jo kur ir labākais FK Liepājas spēlētājs, diemžēl, kurš traumēts? Viņš teica, ka nāk Orego Puzurevskis. Es zinu, jā. Paldies, ka pateicāt. Labākie spēlētāji vēl mums. Kā jums šķiet, kāds būs šīs spēles rezultāts? Grūti pateikt tā. Un kā jums šķiet? Varbūt 2-1 varbūt. Labi, cerēsim uz labāko. Es zinu, ko es varu aiztikt, tā ko neķipa. Tu neko nevarēsi tikt vecīt. Kāpēc? Neko, tas ir VIP. Tev taču atņems viņu vecīt pēc puslauka, puspēles. Nu, būt tieši to jāizmanto iespēju. Oskar, ar ko tu sāksi? Šo var aiztikt? Ko? Jā, protams. Man divreiz... Tu atbrauci. Jau. Rolex nav ar mums, ja kas. Tev gatavs ar to visu. Nē, es gribu arbūs. Vecīt, es... Nē. Tu esi izsalcis? Jā. Paldies, ka uzaicinājāt. Nē, tad mēs neēdīsim. Sveicināt. Nu, Ārķom kungs. Sveiki. Kā iet? Super. Brīnišķīgi. Kā ir grobiņas spēlētājiem nākt skatīties FK Liepājas Eirokaus? Mēs pagājušajā spēlē uzvarējām 1-0. Tad tu domā, ka jūs esat labāk pa Liepāju? Jā, rezultāts 1-0 pagājušajā spēlē šobrīd. Kā tev vispār Liepājā? Esi iedzīvojies visforši? Jā, man patīk. Patīk skatīties futbolu šeit, daudz spēles visu laiku. Tā kā arī Jure blakus patīk. Kā vispār pilsēta? Ai, kas par momentu Liepājai? Nu, davai jāuzsit pa vārtiem, jāuzsit normāli pa vārtiem. Nu, kudā aizmuguri? Nu, Jā. Kā pilsēta vispār? Patīk. Ļoti patīk. Es esmu no tiem rīdziniekiem, kuri gribētu pārvākties Liepājā godīgi. Es no tiem rīzniekiem, kam patīk gan Liepāja, gan Rīgā. Jā, man es ar lielāko prieku pārvāktos Liepāju. Tā vecīt, sorry, man te... Man ļoti žēl, ka šī spēlētāja šeit... Ja tu zinātu, kā mēs priecājāmies, kad viņi tika Eirokausos un tagad viņš salūz, Jā. tūlīt. Jā, Bruno Melni. Pienāc pie Vipa. Brunčikam čau pateic, no maniem. Vot pie Vipa, tu esi pie Vipa? Tu esi Vipā iekšā? Sorry, es ļoti atvainojos. Ļoti atvainojos, es tagad esmu pie pašu Vipa. Sveiki. Nu, kā jums šķiet, kas notiek šodien vispār te? Nu, pasties, cik daudz cilvēku visi atnākuši uz labu spēli. Kā jums šķiet, kāds būs šīs spēles rezultāts? Es domāju, ka mēs 3 ieplēzīsim. Jā. Nu, un var gadīties, ka viens iespurdzināsies mūsu vārtās. Kas vispār šis pa notikumu priekš Liepājas pilsētas ir? Vienreiz futbols vienmēr ir bijis cieņā Liepājā. Nu, šis ir tāds pasties cilvēku skaitu. Nu, šis ir tāds Eiropas elpa Liepājā. Lielais futbols, es teiktu, priekš Liepājas, lielais futbols Liepājā. Jā, super, paldies, Lās. Lai laba spēle. Izdošs. Kā iet? Bratela! Nu, vecīt. No. Kad mēs beidzot redzēsim tevi tur? Es pieļauju, ka drīz, ļoti drīz. Nu, cik drīz? Realistiski, cik drīz? Realistiski augustā. Augustā. Jā. Tu jau esi atgriezies vispār pie bučas, tu esi uzvilcis kājas vēl? Bučas es esmu uzvilcis, bet ar komandu es neesmu trenējies. Pagaidām tu uzvilcis bučas un laukumiņas skrēdi. Nu, zālē trenējos pagaidām uz laukumu tā, pamierīgāk. Kas priekš FK Liepājas ir šis notikums? Grandios notikums. Ko tu zini? Tu zini kaut ko par pretinieku komandu? Vai tikai to, ka viņi izzina no Melnkalnes un visu? Ko es varu zināt par viņiem? Nu, kaut ko. Nezinu neko. Nu, kā vispār tev iet vecīt? Man? Nu, grūti, bet labi. Nu, bez traumas, bez ilgojās, vai ne jau pēc futbola? Protams, gribās jau apakaļ. Gribās jau uzkabāt fucīt. Sots sarkanā tad. Gribās jau uzkabāt fucīt, ne? Tik sen nav spēlēts, kad nu... Tu vispār kopš traumas vispār neesi bumbai pieskāries nereiz? Es esmu bumba aizticis, bet tā, kad spēlēt spēles, es nevaru. Es tā ilgojos pēc futbola, ka ļoti gribās spēlēt. Ok, nu vecīt, es novēlu tev ātru atvesaļošanos un gaidīšu tev otru pusi. Nu, tajā pusē tur. Kur? Jūs dabājāt viņu? Nu, paskatieties, mums tagad Instagram storijā ir tieši viena pudelīte pie laukuma noslēpta. TikTokā ir? Nē, Instagramā. Man nav Instagram. Nē, skaties, vecīt, zini, kurā Instagramā? Un skaties storijas. Nē, man arī rādi. Cīnāties, Žeki, cīnāties. Es skribu. Tā, nu ko mēs noskaidrojām to, ka Kristaps Porģiņš sēž tur.
Tieši rekur tur ir Kristaps Porniņš. Gan jau, ka visi mēģina dabūt bildes ar viņu. Viecīties pagājuši trešdien viņam blakus sēdēja šitā te. Jā, tas tieši šitā? Jā. Nobučoja viņu? Nē, viņš man saka, Arču iedos autogrāfs. Saku, viecīt, sorry. Saku, sorry, man pils vēl neraksta. Kas par momentu! Sāksim ar to, ka viņš, man liekas, baigi ilgi iegāja centrā. Tad viņš varēja iedot tālāk uz tukšiem. Tas, ka viņš to komentēt par šo. Protams, veicīt. Nu, es jau staigājuši enciklopēdijās. Kaspar no... Kaspar? Kur Kaspar? Sarkanā kartīte! Ko? Sarkanā kartīte! Nā, nevar. Pendeli nebija, bet sarkanā bija. Nu, reku nav pendeli, tāpēc sarkanā. Ja būtu pendeli, nebūtu sarkanā. Es pat domāju, ka labāk pendeli, bet nav sarkanā. Jā, es arī tā domāju. Ej, tu no... Kas dabūja sarkanā? Kapteinis. Ej, tu nost. A kas Liepājā ir, ja sarkano dabūna taisno? Kas Liepājā ir? Nē, nu tā kā sods kaut kāds vai kaut kā. Nē. Bāc, pašā spēles sākumā sarkanā kartīte. Žēl, ka sarkanā kartīte 22. minūte. Es domāju, ka tas izšķirs visu spēles likteni. Tagad pēc pirmā varam braukt mājās. Davai. Ko domā par sarkano kartiņu? Vienkārši. Sarkanā. Acīm redzot, kāja tur iegāja ģīmī. Tāda, teorētiski, kā lai saka, ir jādod, bet, vienkārši piedodiet šitam visu, vajadzēs aizpīkstināt, bet, Jā, ko domā par sarkano kartiņu vecīt? Bija? Nebija domā? Ko jūs, Džeki, kāds sajūtas par spēli pagaidām? Labs. Ko par sarkano kartiņu domājat? Bija? Nē? Tu arī domā, ka nē? Vispār čau. O, Liepājā spēlē, respekt. Pēc cik gadiem man tevi gaidīt tur uz laukumu? 8. 8? Cik tev gadi? 12. Jūs spēlējat kaut ko? Jā, kur? Liepājā arī? Jā? Pēc cik man jūs gaidīt Virslīgā? Es nespēlēju. Nē, pēc cik man tevi gaidīt Virslīgā? 10. Pēc 10? Cik tev gadi? Libus 12. Tā tu domā, ka 2 gadus vēl pa viņu sāks? Jā. Ok. Nu, dai kāds prognozes. Es saku, ka 0-1 būs tagad. Tāpēc mēs sarkanā. 1-0 Liepāja. 1-0 Liepāja? Pendelis. Pendeli? Ok. Man liekas, ka būs 1-1. 1-1? 2-1 Liepāja. Save. Labi, Deki, dai, veiksmi jums. Ej! Ko domāji par spēli? Interesanti. Kāds būs spēles rezultāts? 2-1 Liepāja. Jā, tu? 2-1 arī. Ok, labi, dai, Džeki, veiksmi jums. Jo, veči! What's up, kā iet? Varat visi uzsādīt sūdu vai 3-2-1? Sūdu! Yeah! Pēc cik man jūs gaidīt Virslīgā visu? 18 gados viss būs. Jā, būs, tu arī? Visi? Ja jūs izspēlēsiet uz vienu laukumu, es būšu šokā. Ko tu saki pa visu šo? Jā, mēs spēlēsim. Jā? Ok. Tā būs sarkano? Jā. Tikko? Jā. Tu tas biji uz laukumu? Jā. Kāpēc tu taisnu kāju lido viņam bija? Nezinu, nebija ko darīt. Reku. Mārtiņš Mickus? Kā tevi sauc? Mārtiņš Mickus. Wow, pagaidi. Tu jau pārģērbies tik ātri? Jā. Nu, un tu tik ķipa laimīgs dabūn sarkanu, pievilk komandu, jā, un tā snaida. Viņš ir pārāk. Ew, davai, ew! Nu! Ew, sign the contract, big boy! Davai! Ko, pilspāli ir? Ir? Kādam ir pilspāli? Ew! Man moķies! Davai! Vai došu! Nes maktiek! Es līdz parakstīsim FK Fujako spēlētāju. Ko parunājiet vispār treneri no sākuma? Treneri, kāda jūs pozīcija nākamgad? Vai es esat brīvs? Nu, es nezinu, varbūt nē. Rakstīs. Ņem. Nu. Aiziet. Kontrakts, reku. Jā! Apsveicu! Es esmu proud par tevīm! Davai! Prognozes pēc uz otro puslaiku. 2-1 Liepāja! 2-1 Liepāja! Tātad šobrīd esam Liepājā FK Fujaka spēlē! Fujaki! Trīs lietas, kas man visvairāk patīk Liepājā. Labi, Džeki, paldies jums liels! Čau! Es zvanu Kikim. Reku, viņš ar mani 5 metru attālumā, bet viņam piesniegšu, lai viņš pienāk te. Okay.
Jā, nu, ko viņš neceļ? Tev zvana telefons. Tev zvana telefons. Čau, Vecī, ko tu? Kur tu esi? Liepājā tu esi? Vari pienākt pie manis? Jā, vari pienākt. Nu, pienāc, Vecī. Vecīt, kā vispār iet? Ko priekš tevis nozīmē Eirokaus Liepājā? Tāpēc tu pajautāji, vai godīgi atbildēt. Nu, ja tev neko nenozīmē, tad tā arī saka. Nu, Oliver, kā iet? Labi. Ko tu? Atbrauc spēli. Uz kādu spēli? Liepāju, nezinu. Kas Liepa spēle vispār? Konferences līga. Kā tev liekas, kāds būs šīs spēles rezultāts? 1-0. Kas uzvarēs? Kas iestīs golu? Melns. Tu zini to, ka viņš traumēts nav, nespēlē, jā, nav vispār pat sajauts. pieteikumā? Jā, sajauts. Sajauts. Jā. Okay. Nu, Iestīšu Džibrils Gejs. viņš uz bankas sēž. Zinu. Viņš uz bankas sēžot iestīs golu? Jā. Okay, kā vispār iet, Oliver, dzīvojot Liepājā? Baigais vēršums, te ne? Jā. Kā vispār iet? Labi. Kur mamma? Mājās. Ko dara? Nezinu. Tu G9 jau esi dzēris kādreiz? Jā. Kā garšoja? Ļoti garšīgs. Okay, 3 īpašības, ar ko Liepājā ir krūtāk par Rīgu. Nu, viņi krūtāk. Vispaldies, tev vēl sacīt, lai iecās. Tu te esi atbraukusi vispār? Es esmu atbraukusi pie savām māsīcām un Dabuco spēlēšu rīt. Cik ilgi no Valmieras tu brauc uz Rīgu? 4 Oi, pagaid, nevis uz Rīgu, bet uz Liepāju. 4 stundas 15. 4 stundas 15. Baigi ātri, ne? Mēs skaitējam 5. Nu, tāpēc, ka tu nemāki skaitīt. Okay. Kas tev spēle notiek vispār? Liepāju pret šito... Kaut kas ar Monako. Monako, jā. Liepāja pret komandu no Monako. Kā tev vispār futbols patīk? Jā. Jā? Jā. Tu arī spēlē futbolu? Jā. Kādā komandā tu spēlē? FK Sigulda. Nopietni, tu arī futbolists esi vispār? Jā. Kā vispār tev iedreizi nāc? Nu, kā tev iet? Labi. Cik ļoti no 0 līdz 5 te novērtēji savu sniegumu Dobruco kausā? Kā tu gribētu, lai ir? Es jau gribētu, lai 5. Jā. Gribētu jau nav kaitīgi, ne? Nu, pasties Riku Džeksonu vēl kāra. Reizi, ja tev kāds šitā vilks ārā, tad tu sauc. Es pasaukšu kādu citu, lai tev palīdz. 3 lietas, kas patīk Liepājā. Vējš, pludmale un futbols. Vējš, pludmale un futbols. Labi, reizi, lai tev veicās Dobruco kausā. Starp citu, es būšu Dobruco kausā sestdien, svētdien, tā kā ja tev kaut kas nepieciešams, gaidīšu tev ciemos. Jā. Davai stāvēšu pa vidu jums čēpiņas. Nu, meitenes, kādu komandu jūs statākuši šeit atbalstīt? Liepāja. Kad jūs no kurienes vispār? Liepāja. Jā. Ej, tu nost. Cik ilgi dzīvot Liepājā? 12 gadus. 11 gadus. Visu mūžu. Jā, visu mūžu. Nu, cik tā gadi tur sanāk kopā? 12. 11. Jū, pasties, tās viņas ir vienāds. Jā, bija. Kā tev sauc? Keita. Kā tev sauc? Rūta. Nelija. Ieva. Ketlīna. Neatceros jau. Kā man sauc, zinat? Artūrs. Jūs zināt, kas vispār pa spēli šodien te notiek? Konferences. Jā, konferences. Pēc tam Zoomā viņi arī savāksies tur konferences kopā skatīs. Kas vispār Liepājas mīļākais spēlētājs? Džibrils. Es nemāku Džibrils Gejs. Jā. Kas tev mīļākais Liepājas? Nai. Kas jums mīļākais Liepājas spēlētājs? Jā, man arī. Jums visām patīk Gejs? Okay, labi, meitenes, lai jums jauka diena, foršu vakars un Liepāja vispirms. Čau, Ingus! Čau, Arčī! Nu, kā iet vispār? Apigēn labi. Kas priekš Liepājas ir šis notikums? Svētki, tie futbola svētki. Priekš viss Liepājas ir svētki. Atnāk, būt kopā, būšana kopā, atbalstīt savējos. Žēl tikai, ka sarkanē 21. minūtē. Šodien galvenais tagad ir neielaist, noturēt vismaz 0-0. Ja iesitīs, tas būs baigi labi, bet galvenais neielaist. To es arī novēlu. Kas šajās brīvdienās Liepājā notiek vispār? Apigēnais turnīrs, Dobruco ledīkaus. Visi tiek aicināti un nāk uz Liepājas stadionu Olimpiju. Kā vispār tev iet? Paldies, labi, kā tev? Lēnā garā, viss kārtībā. 3 lietas, kas jums vairāk patīk Liepājā? Vējš, saule un miers. Vējš, saule un miers. Cik tev gadi? Cik gandrīz tev pusi? Cik Rīgā ūdensvadi, ja sanāk? Nē, pusi vairāk nekā tev. Man ir 23, tātad tev ir 46? Nē, 43, gandrīz uzmanīgi. Reāli? Jā. Ierakst komentārā, kā jums šeit, cik Ingusam ir gadi? 3 Liepājas mīļākie spēlētāji. Pirmkārt viņi nespēlē. Viens ir, iet garām. Viens ir, kur aizmugurē uz bankas traumēts. Bruno Melnis, nākamais. Jā.
man Ošs patīk vārdsargs. Ošs? Jā, savējais Latvijas. Un Iļuha Gorodkovs. Visi savējie. Visi savējie, visi latvieši labākie. Paldies tev, liels Ingus, vai tiekās rītā. Varam. Uz trim krēsliem? Paldies. Ej, tu nost. Uz trim. Ok. Tātad, no ko mēs esam atgriezušies otrajā puslaikā Liepājas Eiropas spēlē. 0-0 rezultāts. Nu jau ir 54. minūte. Kā noskaidroja Bruno Ģērtuvē nebija? Nebiju. Tā kā spēle 0-0, es domāju, priekš tā, ka viņi ir mazākumā, ir labi. Jā, ja beigsies 0-0, tas būs zuldīgi. Kas uzvarēs? Liepāja. Optimisti. Nu, neteikšu, ka baigi daudz momentu spēlē pagaidām vismaz. Nu, visvairāk Melnkalnes komanda. Liepājai bija pirms sakanās tas viens. Tas viens Ede Loko labs moments, jā. Pa momentu tikko bija Liepāja, varbūt tādu momentu vairāk nemaz nebūs. Tas bija kā viņš tā izgāja viens cauri trījiem. Bet tur viņam bija ļoti ātri jānorēd. Ļoti ātri, bet viņš baigi slikti uzsit, man liekas. Nu, nebija viegli. Jau to sarkano kartīti tāds moments vairs nebija. Tāds moments, jā, pie sarkanās kartītes tādi momenti ir zelta vērti. Nu, es domāju, ka ja tur tajā pozīcijā, tajā brīdī būtu viens cits spēlētājs ar 17. numuru no FK Liepājas, gols būtu garantēts. 17. numurs. Jā. Davai, veci! Kad, ja ne tagad? Minūtē FK Liepāja mazākumā izvirzās vadībā! Jau 65. No Oliver, ko teiks pa golu? Ļoti smuks. Labi izspēle. Pasak mammai un tētim čau. Čau. Nu, kaut ko vēl pasak. Nav ko teikt. Ok. Īsi un korekti, vai Uz ne? kontri, ka labi aizskrējām un... Aizskrējām. Arī skrēja? Es arī tu skrēju, blāk. Mēs kopā skrējām, aizskrējām visu kopā uz kontriku un bām! Tāda godu tikmēr spēlētāja maiņa Ingars Pūlis dodās laukumā un dodas laukumā vēl, kā sauc 31. Amatkārio. Gio Amatkārio. Laukumu pamet Ede Loko, vārtu guvējs un Felipe. Spēlēt vēl 20 minūtes. Ļoti ceram, jā, ļoti ceram, ka Liepāja noturēs šo pārsvaru. 15 minūtes. Bruno, ko teiks? 15 minūtes palikušas. Ļoti stresaini spēlē. Ļoti tagad atbildīgi momenti. Protams, kā jau gaidāms, tagad pretinieki ļoti daudz uzbruk. Uj, kā nocēla. Stūris pēc stūra. Bet spēle ir ļoti ceram, ka Liepāja uzvarēs. Nereāli. Tas būtu tiešām nereāli. Mazākumā 1-0 uzvarēt. Ko pēdējās 5 minūtes šajā spēlē? Pamatlaika pēdējās 5 minūtes. Noteikti, ka pieliks kāds 5. Nav uztraukums pa Liepājas vārtiem kaut kā. Neko nevar pie malas. Tāpēc tikko teicu, man kaut kāds slikts sajūta. Nu, pēc tam es ieraudzīju, tur bija... Ļoti pretinieku komanda piespiedusi Liepāju. Ļoti. Gan es visu otro puslaiku Liepāja spēlē aizsardzībā. Bet baigi neko izdarīt viņi nevar. Bet tas gan jā, baigi neko izdarīt viņi nevar. Nav bijuši neviens tāds wow moments, kur toču bija jāstiekšā. Ja tu to tagad saki un normāli nevenē ielikt, nezinu? Nu, rēcīgi nezinu, vai būtu. Labi, Ingars! Nu, aiziet un pretuzbrukums. Davai, Ingar! Nu ko, 90. minūte. Es esmu priecīgs. 90. minūte, 1-0, bet pagaid. Zini kā, tu pa ātri man uzdod jautājumu. Jo pulkstenis vēl ir tikai 4 minūtes palikuši. 4 minūtes. 20-50, tad 54. Pabeidzās tik gluži, būtu paslīdējis un būtu viss. Kas? Tu golu nofilmēji? Nē, es nofilmēju kā... es nofilmēju, jā. Kur tu man tagad gribi laist, bet lielos lepojos. Mēs esam maliči. Dana, cik tu noziedoji? Ejam. Davai. Malac, Dan.
Jā, vienkārši tāpat kamerai pateikšu, ka ja kas Rolex ir vienīgais, kas nenoziedoja. Vienkārši tāpat. Rolex, cik tu noziedoji? 12,50. 12,50. Smaržo pēc Izmērs tika arī noziedēts. pavisam bišķīt ir palicis līdz spēles beigām. Akčā? Cik tu noziedoji? Es noziedoju visu, cik man bija skaidrā. Un vēl trīnīt mobili. Nē, ko es nobienu? Es esmu par ziedojumiem. Nu viss. Apsveicam FK Liepāju ar uzvaru šajā spēlē. Laižam. Komentāri braucam, man jāapspēj uz vilcienu pirmkārt. Komentāri par spēli tev kādu bas. Ļoti forša spēle, negaidīti mazākumā uzvaram, paņemam pēdējo arbūzu gabaliņu. Meitenes, cik litru salas jūs šodien izlējāt? 60 litrus ar alus. Iespējīgi. Būs daudz čurāšanas pauzes kādam pa ceļam. Man arī, jo es daudz arbūzus sēdos. Paldies. Ko vinēja Liepāja? Ko? Spēle. Jā, pareizi. Labi. Tas ir ļoti labi. Ok, tā kā vienmēr sakot, paldies tev liels, ka tu noskatījies šo vlogu līdz galām. Ierakst komentārā kādu novēlējumu Oskaram, ja viņam nesen bija dzimšanas diena. Un paldies tev liels, ka skatījies šo video. Tiekamies nākamajos vlogos. Čau!